Un tikko kā jūs iesiet kontrastu dušā, tā uzreiz sāks sarauties acīs, un tā rezultātā uzlabosies jūsu asinsrite. Jūs iziet no pirts sārti tādi, iegājuši augstā dušā, asinsrite uzlabojusies, miegs labāks. Tādi ir dabas likumi. Vai varētu būt tā, ka mēs kaut kur esam drusku palaiduši garām šo momentu? Ka ir vienkāršas lietas, kuras, mēs gribētu teikt, ir likumsakarīgas. Bet nesaskaņai ar šiem likumiem ir sekas. Mēs zinām, ka ar morālo likumu ir tāpat pareizi. Dievs saka, tev nebūs laulība pārkāpt, un ja mēs pārkāpjam laulību, mēs pulcam tā augļus. Dievs saka, tev nebūs nokaut. Mēs nokaujam. Mēs ievadam citu dzīvēs, savās dzīvēs, asaras, ciešanas, sāpes un nāvi. Bet kāpēc mēs domājam, ka ar dabas likumiem tā nav? Tieši tas pats. Es neguļu, es esmu noguris. Es spēju mazāk darboties. Bet to jau mēs laikam šie tādi varbūt banāli piemēri. Mēs pieskarsimies kaut kam drusku komplicētākam, drusku vēlāk. Veselā miesā vesels gars. Kā jūs domājat? Vai mums kā kristiešiem ir arī morāla atbildība par mūsu miesas stāvokli? Kā jūs domājat? Tā ir morāla atbildība Dievu priekšā vai nav? Jūs arī droši atbildēt. Var arī teikt nē vai nezinu, nekad neesmu par to domājis, arī tāds atbildēt. Tas ir pavisam normāli. Pamēģināsim tādu vislabāko veidu, kā mēs varam saprast mūsu viedokli. Tie, kas uzskata, ka nē, es aicinu pacelt roku tagad. Kas uzskata, ka nav morāla atbildība mūsu miesas stāvoklis? Ok. Tagad ir iespēja tiem, kas nekad par to nav domājuši, pacelt roku. Ok, paldies par drosmi. Ļoti labi. Un tagad tie, kas uzskata, ka ir, kaut vai nedaudz, daļēji morāla atbildība tas, kādā veselības stāvoklī ir mūsu miesa. Ok, paldies, ka jūs pateicat. Es jau domāju, kāds būs 4. variants, ja kādu iedzētu. Tā ir. Piemēram, jūs ziniet tādu rakstvietu. Pāvils saka draudzei Romā. Romiešiem vēstule 12. nodaļa, 1. pāns. Tur ir tādi noteikti dzirdēti vārdi. Romiešiem vēstule 12. nodaļa, 1. pāns. Un tur Pāvils saka: es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Proti, garīgā kalpošana arī ir mūsu pašus Dievam veltīt, kā viņam patīkamu upuri. Ne tikai Kristus ir pilnīgs un patīkams upuris, bet mums, kas teicas paliekam, viņam pienāks arī pašiem tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Un Pāvils šo domu attīstot saka, mūsu dzīvei vajadzētu un tādai būt. Korintiešiem, kad Pāvils rakstīja šo 1. vēstuli Korintiešiem 6. nodaļa, viņš saka vēl skaļāk. Šie vārdi ir apbrīnojami, ja par tiem aizdomājas. 1. Korintiešiem 6. nodaļa, 19. un 20. pāns. Ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev pašiem? Man likās, ka es piederu sev. Kaut galā šī ir mana miesa, es daru, ko es gribu arī. Jā, bet Kristus man ir atpiecis tādam. Mana miesa tagad pieder viņam, un mana miesa kļūst par svētā gara māju vietu. Wow! 20. pantā viņš pabeidz un saka, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad pagodiniet Dievu ar savu miesu. Izrādās, ka es varu pagodināt Dievu ne tikai dziedot slavas dziesmas viņam, kas ir ļoti teicami un nepieciešami, ne tikai pateicoties viņam no rīta un vakarā par žēlastību un par žēlastībā nodzīvotu dienu, bet arī par to, ka es esmu atpirkts un mana miesa pieder Dievam. Šodien mēs daudz neiedziļināsimies tajā, kāpēc varbūt tas tā ir, bet pavisam īsi mēs jau secinājām līdz šim. Veselā miesā ir vesels gars.
Un jūs noteikti ziniet, kā ir, ja kaut kas sāp. Un ja kaut kas sāp, cik ļoti tas ietekmē jūsu fizisko noskaņojumu. Jūs noteikti esat kādreiz piedzīvojuši un ziniet, kā ir, kad ir spēks un kā ir, kad nav spēka. Kad gribās kaut ko darīt un ka vienkārši negribās, jo gribas vienkārši pagulēt. Un tad, ja mēs to pavērojam uz visu dzīves griezumu un saprotam, ka dzīve jau tā nav vienkārša, un izrādās, ka mēs varam to atvieglot vai sarežģīt, tas liek mums aizdomāties, kādas izvēles mēs izdarām. Mūsu labākie spēki pieder Dievam. Kristus sacīja, pārfrāzējot to, kas rakstīts bija 5. mūža grāmatā, viņš sacīja, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, prāta, un tad viņš saka, spēka. Dažreiz mēs Dievu mīlam ar mazliet savu spēku, jo mums vienkārši nav vairāk. Bet Dievs aicina mūs ar visu, kas mēs esam, nodoties Dievam un viņu mīlēt. Un tāpēc mēs redzam, ka tā ir morāla atbildība. Un tas ir tas, ar ko es gribēju nopaļot šo pirmo sadaļu, ka mūsu veselība ir bibliski pamatota morāla atbildība. Ir lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt. Par to nav runa. Dievs neprasa no mums uzliekt 5 metru augstu, jo mēs to nevaram. Bet viņš prasa no mums to, ko mēs varam ietekmēt. Un kā izrādīsies, mēs varam ietekmēt diezgan daudz, pat vairāk nekā mums liekas. Jo jebkuras morālas sekas no Dieva likuma pārkāpuma nav labas. Izrādās, ka arī dabas likuma pārkāpšanas sekas ir bieži vien tas, kas sastāda mūsu ikdienu. Un tāpēc es gribu jums nedaudz līdzdalīt. Tagad 2. daļā tos 8 dabas ārstus un lielāku uzmanību akcentēt uz vienu, jo mums vajadzētu garu semināru ciklu, lai mēs varētu iziet tam visam cauri, par katru runājot, bet tikai vienu pieminot, kā sakarā arī būs šodienas liecība no drūmiem. Šie 8 veselības, tātad dabas ārsti, kā mēs varētu teikt. Runājot par šiem 8 ārstiem, es gribēju jums viņus kaut kā ilustrēt, lai labāk palikt atmiņā, bet tie nebūs nekāds jaunums. Jūs tos noteikti kādreiz dzīvē būsiet sastapušies. Un tie ir saules gaisma, svaigs gaiss, ūdens, kustības, uzturs, atpūta, atturība un 8. uzticība radītājiem. Kurš pirmoreiz dzird šādas lietas? Pareizi, tā taču ir daļa no mūsu ikdienas, vai ne? Nekas unikāls un nekas jauns. Bet vai mēs bijām aizdomājušies par to, ka šie ir Dieva doti dabas līdzekļi labai veselībai? Interesanti, ir tāds pāns, kurš diezgan labi šo aino. Par to, ka Dievs, kad radīja šo pasauli 6 burtiskās dienās, ka tad, kad viņš radīja iepriekšējās dienas, tas viss bija paredzēts radīšanas kulminācijai, proti, ka cilvēks tiks radīts. Jo cilvēks, vīrietis un sieviete, ir Dieva radības kroņi.